Labrīt, labdien, labvakar. Podkāsts Neksperti. Jūs mājās, Kārlis Komarovskis, Andris Auziņš. Čau, Andri. Čau, Kārli. Čau visiem. Nedēļa ir pagājusi un atkal atskatīsimies uz to, ko paši esam paveikuši un, protams, arī uz to, kas ir noticis Latvijas un arī pasaules sportā. Es gribēju teikt, ka mums šodien runājamies gana daudz, bet tāpēc nevilksim garumā un vērsim pie ragiem. Parunāsim pirmo tematu par veselību. Kā tad tev, Andri, ir gājis ar fiziskajām aktivitātēm šajā aizvadītajā nedēļā? Ja es tikko arī pirms raidījuma paskatījos no 7 dienām, kas ir pagājušas 5, es to normu esmu izdarījis. Bet tā nav tāda, varbūt, trenēšanās forma. Tas ir vienkārši par tādu kustību soļu daudzumu skatīties. Katram jau telefonā ir tagad tie soļu skaitītāji. Tad es 5 no 7 dienām esmu izpildījis, bet es pats esmu uzlicis to pašu minimālāko, kas ir vajadzīgs. Tur ap 10,000 soļi tie ir. Tas jau īstenībā nav nemaz tik daudz. Vajadzētu īstenībā krietni vairāk. 8 kilometri. Es neteiktu, ka tas ir maz. Tas ir pietiekami nopietni. Jā, bet tie cilvēkiem, kuri varbūt grib sāk kustēties, vajag vairāk. Vajag noteikti vairāk. Protams, ar to var sākt labāk tā nekā, bet noteikti vajag vairāk. Kā tev, Kārli? Slinkāks es bijis vēl labāk? Es nezinu, kā to noraksturot, bet ceturtdien biju pēc 2 mēnešu pārtraukuma spēlēt basketbolu. Gāja traģiski. Nenoliekšu, ka gāja slikti. Iemetu, manuprāt, 3 no kādiem 20 metieniem. Tā kā Russells Westbrooks labākajās tradīcijās, bet katrā ziņā bija prieks vismaz atgriezties, iekustēties. Tas, ka pēc tam 2 dienas kājas sāpēja, tas ir normāli, tikai ņemot vērā, ka darīts nav pilnīgi nekas. Lai gan šodien es nedaudz apaugstējies, ceru, ka nākamajā un šīs nedēļas izskaņā un nākamnedēļ sanāks atkal kaut ko iekustēties, uz sporta zāli aiziet. Tā kā sevi ir jātur grožos, bet teikšu godīgi, neiet viegli. Es katrā ziņā par basketbolu runājot, baigi sen neesmu spēlējis, tāpēc, ka es gribu savu statistiku saglabāt, kāda man ir. Es kaut kad pirms, 20 gadiem vienā, neatceros, tā bija parasti maksas starp klasēm spēle vai kaut kas tam līdzīgs, iemetu 2 no 3 trojkām. Jā, un tas arī pēdējais, ko es savā dzīvē esmu izmetis. Šobrīd metienu precizitātes ziņā noteikti man iekabina daudzkārt. 66% vai ne? Tā ir ļoti iespaidīga. Ne, bet basketbols tādiem cilvēkiem, kuri varbūt ikdienā maz kustās, kuriem tāds sēdošāks darbs, ir labi vai tomēr nav tas pārāk? Nav labi. Tas ir pirmkārt mugurē ļoti liels slodzi, un otrkārt ceļiem un potītēm. Tā kā principā būtu jau svētīgi kārtīgi iesildīties, iestaipīties un tā baigi netrakot. Bet to pasaka sev, jā, ka tu džekiem dodies laukumā un cīnies, tev ir tas cīņas karstums, un tu jau neiesi piekāpties, vai tu neiesi sev taupīt. Man bija nesen saruna ar vienu no mūsu kolēģiem, kurš arī sacīja, es jau varētu spēlēt, ja viņam cels sāp. Viņš saka, bet es jau nevaru tā mierīgi. Es teiktu, ka man ir līdzīgi, jā. Tu jau nevari tā pa mierīgo. Vai tu tad izliec sev visu, vai tad tu vispār nē. Tāds divas galējības visu laiku. Jā, katrā ziņā tas, ko Kārlis dara, spēlējot basketbolu, varbūt nav tas pats labākais, bet arī ar prātu to var darīt. Bet tiem cilvēkiem, kuriem ir tādas muguras problēmas, trūces vai kā tev vispār tur skriemels dimbā, ja, tad staigāšana tā ir viena ļoti laba lieta. Jā, aizņem daudz laiku, bet ar to tu trenē gan. Tas ir tāds kardiotreniņš, gan arī tu tiešām to muguru sev arī trenē, arī to muguras muskulatūru. Kā to labāk izdarīt? Jā, tas ir laikietilpīgi. Nevienam jau mūsdienās nav laika. Ir vairāk tādi daži varbūt paņēmieni, piemēram, es ieteiktu cilvēkiem, tiem, kuriem varbūt ir bērni, vest bērnus ar kājām uz dārziņu. Pirmkārt, viņi būs izstaigājušies un daudz mierīgāk un patīkamāk, un tu arī pats būs izstaigājis. Zini, jā, nav laika, protams. Pamēģinu bišķi ātrāk piecelties. Es tā mēģinu darīt, un lielākā daļa arī no tiem maniem soļiem arī, principā, atklāt sakot, ir tieši no rītiem, kad es izmetu tādu loku pilsētu, tur viens dārziņš, otrs dārziņš, tad nāk apakaļ. Ja ir laiks vēl, tad es vēl vienu loku izmetu, jā, jau bez bērniem, bet tā ir tāda lietiņa, ja tev tur tas dārziņš ir 2 kilometri, piemēram, no mājām, to var izdarīt un var mēģināt sakombinēt tādā veidā. Bet es saku, tas nedara, protams, ka visiem tiem, kuriem ir tālāk jāved, vai tiešām, es nezinu, kuri dzīvo ārpus pilsētas, tiem, protams, šāda metode nederēs. Bet tas, ka tu izstaigājies no rīta, tas savā ziņā arī tev nedod tādu tonus, respektīvi, ka tev nav jāizdara pēc tam 3 kafijas krūzes, lai atmostos, jo tev tas mundrums un tā enerģija jau ir no rīta. Tieši tas arī ir tas lielākais plus, ka kafija pēc tam principā vispār neprasās. Tu tiešām ļoti labi jūties. Esi samiegojies, ja tu esi ātrāk tur piecēlies un ātrāk arī bērnus tur sataisījis, ja, bet principā
tas efekts ir baigi labais. Atklāt sakot, iesaku pamēģināt tieši no rītiem. Var, protams, arī vakarā iet, nekas tas slikts nebūs, bet tas ir kā kuriem. Es teiksim, arī, kad skrēju, tad es pats skrēju vakaros. Man bija ok, tajā laikā nekāda problēma, bet ir cilvēki, kuri man ir teikuši, ka viņi nevar pēc tam aizmigt. Nu, tad tie cilvēki, kuriem ir tādas problēmas, arī to staigāšanu, varbūt labāk uz rīta pusi, vai es nezinu, pusdienas laikā var mēģināt arī nevis ar mašīnu aizbraukt pusdienās, piemēram, jā, bet aiziet ar kājām. Ja tas ir sasniedzama attālumā, protams, ja tas ir 10 km attālumā, tad tu vienkārši nepaspēsi atgriezties darbā. Es tev gribēju jautāt, vai tev ir kāds rituāls, teiksim, ka tu vāc šos soļus, vai tu austiņās klausies mūziku, vai tu skaiti kokiem, cik ir zaļās krāsainās lapas? Galīgi nē. Es to neizprotu. Arī, kad vēl biju vesels un skrēju, es nekad neklausījos austiņās vispār. Principā neko. Vienīgais, kad jau tas palika nopietnāk, bija tā, kad es uzliku to aplikāciju un ik pēc kilometra man pateica to manu tempu. Jā, tas bija vienīgā informācija. Bet tā, manuprāt, tas pat īsti nav baigi vajadzīgs. Protams, ir cilvēki, kuriem patīk tā mūzika, tas jau arī netraucē. Uzliec austiņas un ej, pastaigājies. Un nav jāiet ne baigi ātri, ne arī baigi lēni, vienkārši normāli pastaigi. Un, ja tu to katru dienu darīsi, tas tev nāks par labu. Gan varbūt arī tajā kardioslodzītē, ka varbūt kāds centimetrs pazudīs no apkārtmēra, gan tīri arī pašjūtā, jo tur jau arī, dažs labi jūtās ar 100 kg, dažs labi jūtās, nezinu, 70 kg. Es arī jūtos labi tikai ar teikt muguru. Es tā gribēju jautāt, tagad ļoti populāri ir arī nūjošana, vai tu esi mēģinājis nūjot? Es esmu mēģinājis, bet man kaut kā galīgi nesanāca. Es gāju pārgājienā, tas bija pagājušo gadu, garā pārgājienā, kaut kādā 30 pār kilometri bija gāju, un es speciāli pasūtīju, lai paņem līdz man nūjas, jo es nebiju ilgi tādu attālumu veids, un tā kā vajadzēs, bet es viņas tā īsti arī nepielietoju. Es rokās viņas turēju, bet Tev bija problēmas tā kā ritmu vai vienkārši tev traucēja? Kaut kā man likās, ka man viņas tieši traucē, nevis tā kā palīdz tajā atspērties. Mazliet pirmos kilometrus es viņus palietoju, bet pēc tam es viņus vienkārši rokās turēju un beigās viņus kaut kā ieknēdēju tā kā hokejā, tā kā cauri mugursomai, un tad viņas man tā stāvēja. Bet tā arī ir. Tā ir riktīgi laba štēle. Jā, daudz, es jau redzu, ka tas ir ak, Dievs, pensionāri, vai ne, bet tā ir riktīgi laba štēle īstenībā nūjošanā. Tu tur dabū arī to roku kustību, arī mazliet plecēm, un tas ir vienkārši vajadzīgs izkustēties. Man liekas, ja tu tādu normālu tempu, arī par to pašu iešanu, arī es esmu gājis ātrās pastaigās, vai ātrā, kā mēs tagad tikko noskaidrojam. Bet ar to uzmanīgi, ja tu iesi ātri, tev tas atgādinās skriešanu, jā, un ļoti daudzi sākuši skriet, tur nezinu, mēnesi ātrā solī. Mēnesi viņš tur noturās, jā, bet vienkārši, ja tu ātrā solī ies un netrenēts, tev būs līdzīgs puls kā skrienot, jā, un ja tev būtu, tu vienkārši sevi izmocīs, un tev tas liksies pretīgi, tu nezinu, kādu mēnesi varbūt sev piespiedīs, ja tur katru dienu tur iziet ātrā solī, bet tu beigās nobeigsi sevi. Un otrais vēl, ja tur tādā ātrā solī iesi un ar augstu pulsu, tu atnāksi atpakaļ un pieliks pilnu kuņģa rēdienu. Tā kā es katru vakaru. Es vēl īsi pirms mēs pārējām pie sporta tematiem, lai gan šis arī sports, šie 10,000 soli, jeb 8 kilometri, kā tev šķiet laika ziņā, tas ir reāli izdarāms. Piemēram, es savā ikdienā domāju, es nezinu, kuras reāli var iespiest, jo tā būtu no laika izteiksmē kaut kādu pusotru stundu. Varbūt tas sāc iet ar kājām uz darbu. Man darbs ir relatīvi tuvu, es laiku braukā ar mašīnu. Tad to tu varētu darīt, bet tas baigi daudz laika nepaņem. Tā ir principā, es nezinu, pusotru stundu, bet, protams, labāk jau būtu, ja tu noietu stundu, piemēram, vēl pusstundu kaut kādā pa dienu vai tur, nezinu, pēcpusdienā, bet tā ir izdarāma lieta. Manuprāt, tā ir izdarāmā lieta atkal. Ne katram, varbūt tiešām tas laiks būs, bet ik pa pāris dienām, vismaz sākam ar mazumiņu. Un tad jau tas arī būs labāk. Lai nebūtu tā, ka tu beigās pasties nedēļas, beigās, tu tur esi dienā pusotru kilometru nostaigājis. Man viena tāda diena bija pagājušajā nedēļā. Tiešām, es paskatījos, domāju, ak, tu Dievi, viņi tētīt nopietni pusotru kilometru tikai. Pašam kauns, jā. Tur jau tā lieta. Man liekas, man ret, kur diena ir vairāk par to pusotru kilometru, dažas reizes aizējām līdz veikalam un atpakaļ. Labi, dosimies tālāk. Tā arī vēl viena lieta. Uz veikalu arī var aiziet ar kājām. Var, ja tu nepēc mēneša iepirkums. Ja tu pēc mēneša iepirkums, tad aizbrauc tā mašīna. Ja ir pagājušas pāris dienas, un tu pēc piena aiziet kājām. Tas gan.
Pārādumi. Vienkārši pārādumi mazliet jāpamaina. Nu, ir sev jāpiespiež, jā. Tam es tev piekrītu. Šķiram nākamo lapus, jā? Jā, mēs šķiram nākamo lapus. Pašu skaļāko, kas ir noticis. Saula Pērkons Daugaviņš. Diemžēl Kaspars Daugaviņš beidz hokejistu karjeru. Cik skalā no 1 līdz 10 tu biji pārsteigts par šādu ziņu? Es reāli biju pārsteigts. Es pat... Man sociālajos tīklos tā ziņa izkrita, un es pat uzspiedu, lai pārbaudītu, vai tā gadījumā nav viltus ziņa, jo tur pēdējās 2 nedēļas par manu Māru Verpakovski viltus ziņas. Redzēju, un tas likās, wow, tu esi tāda slavenība, Andri, ka par tevi fake news taisa. Mēs kaut kādā ar Māru esam algoritmā tikuši krāpnieki, un es pat, ka izlasīju šito, tad es arī tā uzspiedu, un tā kā, lai pārbaudītu, vai tiešām tā nav tāda, nu, arī kaut kāda krāpnieciska rakstura ziņa, bet, nu, jā, tu sāku domāt, nē, nu, tiešām tā ir patiesība. Un 36 gadi, Kaspars Daugaviņš beidz, nu, misters kapteinis, jā. Kapteinis ar lielo burtu, bet es līdzīgi kā tu, es biju šokā savā ziņā. Varbūt ne 10 balvas, bet 9 no 10 noteikti, jā. Nu, bet es, protams, negribu runāt Kaspara vārdā, bet, manuprāt, Kasparu pēdējā gada laikā hokejā turēja olimpiāda. Nākamā olimpiāda, iepriekšēji atceramies, Kasparam neizdevās, un viņš pat atvadījās no Latvijas valstsvienības toreiz, pēc tam gan atgriezās. Es domāju, ka tā olimpiāda viņu turēja tajā hokejā, bet šobrīd tas hokeja tirgus ir tik ļoti ar Krievijas iebrukumu Ukrainā sakarā, jā. Nu, tas hokeja tirgus nav pārāk labs. Kārlis Čuksts arī beidza savu karjeru. Pat vēl jaunāks. 10 gadus jaunāks, protams, praktiski. Nu, nē, tik daudz nē, bet... 97. gads un Daugaviņš 88. Jā, tā kā, 8 gadi, jā, vai cik tur sanāk? Sanāk 11. Nu labi, es neesmu labs matemātiķis. 11 gadi sanāk. Žurnālistiem nedodiet matemātikas uzdevums, jā. Bet, nē, 9. Atvaino 9. Ap 2 kļūdījāmies, sēdies 2. Un, jā, nu viņš arī, tur iemesli nav baigi jāmeklē. Nemaksā vairs tik ļoti. Jā, ir vēl Zviedrijas, Šveices, ja tu tur tajās līgās netiec, tad tālāk tie nākamie līmeņi ir daudz mazāk atalgoti. Un Daugaviņš arī tajos paziņojumos saka par ģimeni. Viņš, protams, ir visu karjeru spēlējis. Es domāju, ka viņi, vienkārši šobrīd tā nauda, ko tu vari saņemt spēlējot hokeju, nav tik ļoti vērta, lai tu nepavadītu laiku ar savu ģimeni. Jā. Es vienkārši visu Latvijas vārdā gribētu pateikt Kasparam Daugaviņam, kapteinim ar lielo burtu. Paldies par bronzu, ko tu mums atnesi 23. gadā. Un paldies par tām emocijām, jo, manuprāt... Tā pārējais, viņš taču piespēlēja Rubīnam. Nu jā. Tas ir viens, un otrs, ja es nemaldos, tad viņš to turnīru visu nospēlēja ar vidusavas iekaisumu vai ar kaut kādu saslimšanu, viņš dzēra antibiotikas. Bija viņam Kaspar, tu esi vecs ar olām. Viņam bija vidusavas iekaisums, vēl kad Rīgā bija, tad tur kārtīgi tur viss bija iekaisis, un viņš pat ar to ausi nedzirdēja, un par spīti tam visam atceramies arī par Šveici, viņš iemeta tos galvenos vārdus, un vispār tie vārdi, kādi viņam ir bijuši arī pēdējā pasaules čempionātā, kas varbūt nebija izdevies, ja Latvijas valstsvienība pasaules čempionāts, viņš taču to līderis reāli vilka. Reāli līderis, reāli vilka, tie pirmajās spēlēs tie vārti pagarinājumos, tā bija konfekta, kā frančiem pēdējā sekundē. Izģērba franču vārta vīru, kā sacīt. 12 pasaules čempionāti, 3 olimpiskās spēles, iespējīgi. Piedod, ka es tev pārtraucu, es atceros vēl, kā viņš debitēja valstsvienībā. Pret Krieviju tas bija pārbaudas spēlē ar tām baltajām slidām. Oi! Tad jau viņš mācīja taisīt savu šovu uz ledus, un tur treniņos bija dažādas saķeršanās ar pieredzējušiem večiem. Viņš pat tur izvicināja pa dūris īstenībā treniņos, gatavoties tam pasaules čempionātam, un toreiz atmiņa neveļ Krievu treneris Vorobjovs bija galvenais treneris, un viņš arī saskatīja Kasparā, šitais čalis nevienam ceļu negriež, un Kaspars tiešām to ceļu nav griezis nevienam visā savā karjerā. Jā, viņš toreiz, 3. pagarinājums, Bostonas Bruins kreklā būtu iemetis golu. Stanley Kausa finālā. Es domāju, ka viņš būtu nospēlējis krietni vairāk par savām 98 vai 99 spēlēm Nacionālajā hokeja līgā. Tur būtu krietni pāri 100, un mums būtu vēl viens Stanley Kausa ieguvējs. Jā. Bet Kaspars ir malacis 153 spēles. Jā. Ļoti iespaidīgs CV. Cita laika būs Latvijas hokejā. Tiešām viņš ir vizītkārt bijis pēdējos 20 gadus. Es gribētu teikt, ka katrai Latvijas sporta komandai, lai būtu šāds kapteinis, kuram uz muguras ir uztaptāts Latvijas ģerbonis. Ja? Tā mīlestība pret Latviju, tas ir kaut kāds fenomens. Ja? Tā kā Kaspar būs aizvietot nenormāli grūti, tāpēc mans nākamais jautājums, kurš varētu potenciāli būt nākamais izlases kapteinis? Kurš?
Es piedāvāju ritīgi labu kandidātu. Nu, Lauris Dārziņš. jā, kurš arī veids jau karjeru. Viņš nav pateicis, ka viņš beidz. Nu, labi. Lauris nav pateicis, ka beidz. Nu, labi, tas tā puspa jokam, Humoram, bet tiešām Lauris ir izvairījies tā kā beidzot spēlēt hokeju no tādiem skaļiem paziņojumiem, ka viņš ir beidzis spēlēt. Bet, jā, mums atbrauc NHL spēlētāji, paskatāmies pie Harija Vitoļiņa, Teodors Bļugers. Jau bija kapteinis, jā. Tā kā es domāju, ka viņš ir pirmais kandidāts, bet, protams, viņš spēlē NHL. Ja tur ievelkās sezonu, tad uz pasaules čempionātu viņš nav, pārbaudas turnīros nav. Būtībā kapteinis jāmeklē kaut kur no Eiropā spēlējošajiem. Ja, tas pats Rodrigo Ābols arī īstenībā ir bijis, bet arī viņš ir aiz okeāna. Viņš arī ir pilnīgi kapteiņa cienīgs. Nu, kāds no brāļiem Bukartiem, Rubīns? Roberts ir bijis. Roberts ir bijis arī kapteinis pasaules čempionātā. Jā, Robertam varbūt nav tā pati labākā sezona. Bet līderdotības, protams, jebkuram no Bukartiem ir tur uzvārdā, man liekas, jau ir ielikts iekšā, kad šitais čalis var saparnāt arī ģērbtuvi un tās līderdotības tiešām ir. Bet ir vairāk tiešām varianti. Kāpēc varbūt arī pieredzējušies? Varbūt kāds no tādiem, kurš ir ienācis salīdzinoši nesen valsts vienībā. Jā, iespējams arī. Tur jāskatās, ko mēs gribam. Ja mēs ieliekam uzreiz pieredzējušo, tad skaidrs ir, jā, tās Roberts Bukarts, piemēram. Jā. Vēl pāris gadus viņš būs izlasē kapteinis, jā, tad atkal būs jāmeklē jauns. Ja mēs gribam tādu kārtīgu kapteini, tur uz 10 gadiem, tad varbūt jāmeklē ir jaunāks. Jā. Tas atkarībā kā, teiksim, domā spēlētāji, treneris, federācija. Ļoti bieži jau paši spēlētāji. Trenerim ļoti bieži nav jāprasa, kuram būs kapteinis. Nav jātaisa balsošana. Tur jau ļoti bieži var pat redzēt, ka paši spēlētāji netieši norāda, ka šis tas čalis, kas ģērbtuvē ir līderis, to lielākoties arī ieliek par kapteini arī komandām izlasēm. Tā kā skatīsimies, kā notikuma attīstīsies tālāk. Starp citu, ļoti labas sezonas aizveda mūsu hokejisti, kas spēlē Eiropas dažādās komandās. Pats Rubīns, piemēram, ko pieminēja, tam ir ļoti veiksmīga sezona. Edvards Traumaks arī ļoti veiksmīgi varētu saukt. Vai tas vieš tādas pozitīvas domas un tādu skatu uz potenciālo pavasara pasaules čempionātu? Mēs jau redzējām šogad, cik liels brīnums bija mūsu bronza. Jā, tā kā mēs būsim, es domāju, tur, kur būsim vēl pagaidām. Tas, protams, atkal atkarīgs no papildspēkiem no Ziemeļamerikas, jā. Vai viņi būs vai nebūs, kā citas komandas komplektēsies, bet es domāju, ka mēs būsim tur, kur būsim. Es nebūšu tagad zelta pilis, jā, ka mēs atkal pavasarī priecāsimies par pusfinālā. Jā, bet es domāju, jābūt reāliem, jā. Tad mēs būsim tur, kur būsim, cīnīsimies par ceturtdaļfinālu. Un, principā, mums tas hokeja līmenis, spēlētāja līmenis par Latvijas vietējo čempionātu, diemžēl labāk nerunāšu, jā. Bet ļoti maz komandas skaits ir, bet tas mūsu hokejistu līmenis, kur spēlē ārzemēs, viņš ir tāds, ka mēs jebkurā pasaules čempionātā cīnīsimies par ceturtdaļfinālu. Pēc tam jau tur kā zvaigznes sakrīt. Tur ar Kasparu, bez Kaspara. Starp citu, Kasparam viena ritīgi laba lieta viņa karjerā, ko es arī ar viņu runāju, viņš nekad nebija spēlējis ar Latvijas valsts vienību ceturtdaļfinālā. Viņam tas čempions, kas bija Rīgā, un pēc tam, kur mēs izcīnījām bronzu, bija pirmais čempionāts, kur vispār viņš tika izslēgšanas spēlēt ceturtdaļfinālā. Un medaļa. Jā, un uzreiz medaļa. Tā kā tas ir... Wow! Viņam kaut kā bija vienmēr sakrits, ka tajā čempionātā, kad viņam ir trauma, atceries, bija pat pie Boba Hartlija 18. gada čempionāts, kad mēs iekļuvām ceturtdaļfinālā. Viņš taču mēģināja tikt uz to čempionātu, viņam bija lauzt roka pirms pasaules čempionāta. Viņš mēģināja līdz pēdējiem brīdim neaizbraukt, tikām ceturtdaļfinālā. Baigi forši, jā. Nākamajā gadā Kaspars spēlē netiekam. Viņš pat vienā man intervijā, vai tas bija runājot pirms intervijas vai pēc, toreiz viņš smējās, ka tas nekad neesmu spēlējis tajā ceturtdaļfinālā. Reāli. Es tik ilgi tie izlasē esmu, tik daudz spēļu, tik daudz līderis esmu bijis, bet nekad neesmu bijis ceturtdaļfinālā. Tad Kaspars, jā. Katram tāda veiksme, ka tu šauji, tad tu izšauji kārtīgi. Jā, kārtīgi ar bronziņu. Bet ņemot vērā to mūsu hokejistu labo sniegumu citās Eiropas līgās, vai mēs varam teikt, ka Latvijas izlases spēlētāji, Latvijas hokejisti tomēr kotējās diezgan augsti tajā leģionāru sarakstā? Kotējās, protams, ka mūsējie kotējās un vienmēr ir kotējušies, bet tur jau ļoti bieži ir arī aģenti. Un daudz kas atkarīgs, kas notiek Ziemeļamerikā, tik līdz tur
kaut kas notiek, ja Ziemeļamerikā lokauts vai kaut kas tamlīdzīgs, tad, protams, tas viss tirgus samainās šausmonīgi. Un, piemēram, vienbrīd arī Latvijas hokejisti, un vēl aizvien pietiekami daudz džeku spēlēja Francijā. Jā, Francijā arī tur katru gadu, es nezinu, 100 spēlētāji vismaz, ja pat vairāk franko-kanādieši, kas nāk no Kvebekas provinces, viņi brauc uz Franciju spēlēt. Jā. Protams, kanādietis, kanādietis vienmēr māk spēlēt. Tur ir grūtāk, jā. Bet, protams, Francijas līga nav tā pat labākā līga. Vienkārši mūsu tādi arī izlases kandidāti ir tur spēlējuši un vēl aizvien pa laikam arī uzspēlēja līgā. Bet man patīk, ka Čehijā mēs esam nobāzējušies. Čehija, Slovākija, man liekas, Čehija, Slovākija, un es domāju, ka šeit ir ļoti daudz kas atkarīgs no mūsu aģentiem. Vairākiem mūsu hokejistiem Mārs Jās palīdz, un viņš pastur ir spēlējis, un viņš, manuprāt, arī ir izkarojis vietu šajās te līgās, ka viņš māk piegādāt labus produktus. Pirms vairākiem gadiem runāju arī ar vienu hokeja cilvēku tieši par Čehijas līgu, un tad viņš man arī teica, ka, principā, Čehijas līgu kontrolējot tādi 3-4 lielie aģenti. Jā. Ja tu tiec tajā apritē tajā lokā iekšā, tad viss ir kārtībā. Tu spēlēsi un labi spēlēsi un tā tālāk. Ja tu netiec, tev ir šausmīgi grūti vispār tur tikt iekšā un pierādīt sevi. Jā. Bet šobrīd Čehija skaidrs, ka lielās Eiropas līgas tātad Šveice, Somija, Zviedrija, tās vienmēr kotējās augstu. Somija īstenībā. Labi, tad tālāk tur sekoja Vācija likt augstāk nekā Somija. Noteikti. Noteikti arī samaksas ziņā, gan arī spēles līmeņa ziņā. Vācija noteikti ir augstāka nekā Somija. Par to spēku rangu varbūt var pastrīdēties, bet pastāties Uvis Belīnskis, cik labs piemērs Čehijas ekstraklase, NHL, vai mēs varam raudzīties, ka arī citiem mūsu spēlētājiem būs šis fantastiskais tramplīns no Eiropas uz Ziemeļameriku? Jā, es domāju, ka Rudolfs Balcers atkal jāpiemina pagājušajā, ja viņu runājām. Viņš mierīgi varētu spēlēt arī Nacionālajā hokeja līgā. Vienkārši vai viņš to grib, vai viņš atkal grib sistēties pa trešo maiņu, ja viņš šeit ir tiešām mīlulis zvaigznes un pirmās maiņas spēlētājs, ja, un viens no apmaksātākajiem vispār komandā, ja, tad tas jau arī daudz kas no hokejistiem ir atkarīgs, ko viņi grib. Ja tu esi izsities šeit Eiropā, un viss ir kārtībā, es iedzīvojos arī bērni ģimeni, atceramies, viss jautājums, vai tev vajag plēsties pāri okeānam. Kur nav gan nekādu garantu, kā mēs zinām. Kamēr tu spēlē Amerikas hokeja līgā, tikmēr tev maksā 3 reizes mazāk nekā Eiropā tu saņem, jā. Plus vēl tev pašam jāierē dzīvoklis, kas arī interesanti ar AHL līgumiem parasti tā, ka tev pašam vēl jāmaksā arī pat dzīvesvieta ir. Tā kā amerikāņu sapnis nemaz nav tik skaists un rožains, jā? Noteikti nav, un to ir apstiprinājuši daudzi hokejisti. Es ceru, ka mūsējie, viens no džekiem, kurš varētu varbūt censties atgriezties NHL apritē, vismaz tik pie divvirziena līguma, varētu būt tiešām Edvards Traumaks. Viņš Čehijā pierādīs sev kā golumetējs, viņš atgūst to vārdu gūšanas garšu, viņam ir ambīcijas. Ko viņš arī nav slēpis, ka viņš jutās mazliet varbūt apbežots un ka viņam nedeva iespēju Nacionālajā hokeja līgā. Viņš varbūt varētu mēģināt, bet, lai to izdarītu, viņam ir vajadzīga vēl viena laba sezona un pats galvenais. Viņam arī komanda ir kaut kur jāaizved, nevis pēdējā vietā tava komanda ir, jā, un tu esi tur, 40-50 punkti, individuāli. Apmēram, tev arī komanda bišķiņ ir jāizved kaut vai lai nebūtu jāspēlē pārspēles. Jā, tā kā, Eduards varētu būt, jo viņš arī, viņam tas spēles stils diezgan labi dara. Hosu man nedaudz atgādina spēles ziņā, jā. Tāds gola mašīna, jā. Jā, bet viņš arī var iedot iekšās. Kārtīgi iedot iekšās. Eduards var, viņam ir rēķinām, viņš jau taču arī Ziemeļamerikā veiksmīgi viņš no pusauģa vecuma viņš jau ir Ziemeļamerikā un izgājis visu universitāšu līgus. Viņam ir tā Amerikas skola un patīk, ka viņam arī iedot iekšās. Protams, ne jau tikai stāvēt savā tajā punktā. Viņš var iedot iekšās tiešām arī ritīgi. Dosimies tālāk no ripas dzenāšanas pa ledu uz groza. Tā kā Kārlis atgriezās basketbola laukumā, viņš bija sarunājis ar Kristapu vienlaicīgi to izdarīt. Ja? Kristaps Porziņš atgriezās un noskatījās
no Kārļa, kurš to mazliet iepriekš bija izdarījis. Jā, Kristaps ir atpakaļ. Jā, godīgi sakot, arī tas neliels pārsteigums, jo es biju gaidījis, ka Kristaps tomēr sevi sargās un komanda viņu sargās, un ka viņš varbūt atgriezīsies ātrākais decembra beigās, varbūt pēc gadu mijas, bet Kristaps ir atpakaļ, un Kristaps ir atpakaļ ar vērienu 16 punkti, darbības aizsardzībā bloķēts metiens pret James Hardenu, jā, aizvadītās naktas spēlē pret Clippers. Nu, teikšu godīgi, Kristaps izstījās ļoti iespaidīgi. Nu jā, šķiet, ka 2 dienas iepriekš parādījās jau tās baumiņas, ka viņš varētu tuvākajā laikā atgriezties, un tajā brīdī es gribēju teikt tā, bāc, es tajā mūsu iepriekšējā epizodē būtu apstājies pēc tā pirmā teikuma, kad es sāku runāt. Viss būtu baigi skaisti, jo atceramies, es tur pateicu, ka, manuprāt, viņš tūdaļ būs, un tad es vēl turpināju, un teicu, ka maksimums līdz zvaigžņu jā, un kad 40 spēles nospēlēs. Jā, ka maksimums līdz zvaigžņu spēlē viņi tur turēs un sargās, jā, bet, to es neizdarīju, tāpēc muļķis, jā. Bet liels prieks, ka viņš ir atpakaļ, un mazliet tiešām pārsteidz, jā, ka nesargāja tik ļoti. Man likās, ka Bostona viņu vairāk sargās, jo bez viņa arī Bostonai klājās ļoti labi. Otrā vieta. Jā, līderi duelī Cleveland, taču viņu vinēja. Tā kā arī man likās, ka viņi vēl varbūt bišķi pasargās, bet ja jau Kristaps ir gatavs, tad ir gatavs. 23 minūtes, saka 16 punkti. Es noskatījos tos Kristapa labākos momentus. Tik pārliecinoši. Jā, viņam neiekrīt tālmetieni. Vienu tikai viņš realizē, bet, ja nemaldos, 5 no 6 2-punktu metieniem, kur reāli viņam tur Browns un Teitums meta virs stīpas, jā, Kristaps tik kabina. Tur tā ķīmija izskatās, ka liekas, ka restīvi, kad Kristaps vispār nebūtu izlaidis. Jā. Tur viņi no pusvārda saprots. Jā. Tā kā es domāju, ka NBA būs līgai visai, ko uzmanīties. Es domāju, ka Celtics, mēs jau pagājušajā reizē to runājām, ir viena no galvenajiem titulu pretendentiem. Paši galvenie. Nevajag būt tādiem. Nebūt pieticīgiem. Jā. Viņi paši galvenie. Es domāju, vēl aizvien gan kā titulu turētāji, gan arī pēc tā, ko viņi rāda, viņi paši galvenie favorīti, manuprāt. Bet Teitums un Browns, es arī cik es paskatījos, visas spēles neredzēju. Manuprāt, viņi tik labi, kā viņi to izspēlēja, ļoti bieži virs stīpas, ja meta Kristapu meklējot. Tā arī, manuprāt, bija tāda sagaidīšana, ka Kristapa ņem, mums ir prieks, ka tas atpakaļ ņem kabinu iekšā. Jo atceramies, to pašu pagājušo sezonu, nebija jau tik spīdoši. Tur ļoti bieži Teitums pats uzņēmās, Browns pats uzņēmās, jā. Kristaps, protams, cementēja to grozu apakšu un, teiksim, izejot ārā uz kaut kur uz perimetru ļoti izstiepa to visu, lai Teitums un Browns vispār varētu to izdarīt. Bet šeit man diezgan uzskatām likās, ka ļoti uzkrītoši arī vispār spēles sākumā. Viņi tieši spēlēja uz Kristapu un ļāva viņam tos tālmetiens arī mēs. Viņš iemet tikai vienu, jā, bet tomēr es tev piekrītu, jā, ka mums ir KP apakaļ, dodam viņam bumbu, lai viņš sajūt to garšu. Mēs to gaidījām. Ja? Vai nākamajās spēlēs tā būs? Es domāju, ka vēl pāris spēles tādas būs. Tas jau daudz kas arī atkarīgs no rezultātu. Būsim godīgi. NBA tur ļoti bieži var redzēt, ka tu dabūtos plus 25, plus 30, tad cilvēks sāk izklaidēties laukumā, ja, un tad sāk mest virs stīpām un pat ātrijos uzbrukumos uzmet pret vairogu, lai kolēģis var iet no augšas. Bostona ir vienīgā komanda pat vēl bez Porziņa, kas Clevelandai pirmo zaudējumu sezonā ir sagādājuši. Un to viņu fantastisko sēriju pārtrauc viņiem. Jā, tiešām. Es saku, un Bostona ļoti forši. Man patīk, ka tur viss izskatās. Un jācer, ka Kristaps pavisam atgriezīsies tajā ritmā 23 minūtes. Es domāju, ka nākamās spēles viņi arī tā ļoti ilgi nepārturēs laukumā, ka būs tikpat ierobežots laiks. Plus mīnus. Atkarībā no tā, kā arī es domāju, ka pats Kristaps jutīsies. Jo Kristaps jau arī tajā NBA ir iekarojis tādu statusu, ka es domāju, ņemot vērā to, ka NBA tā ir vairāk spēlētāju līga, kur spēlētāji ļoti daudz ko nosaka, tad Kristaps ir tajā statusā. Ja viņam paliks pa grūtu, tad regulārajā sezonā viņš pats paprasīs, ka veči jānomaina. Es ļoti ceru, ka nepārpulēsies un mēs kaut kādu vēl vienu pretīgu savienojumu neredzēsim. Es uzskatu, ka Kristaps vispār ir nokļuvis vienā no NBA, ja ne pašā labākajā NBA organizācijā. Tā kā es domāju, ka viņam karjeras tā trajektorija, ka viņš tur pa daudz citām komandām ir izmētājies, varbūt neizmētājies, bet nav līdz galam bijis tas viņa tāds pīķis, ka viņš ir tiešām aizsniedzies līdz titulam un bijis komandas līderis. Jā, varbūt Vašingtonā viņš bija, kad Bills bija savienots, bija līderis, bet tas nedeva neko. Bet šeit tu esi viens no komandas līderiem un tev ir čempionu gredzens jau, plus vēl nākamajā sezonā arī esi viens no, ja ne pats galvenais titula pretendents. Jā. Es teiktu, ka... Ziko, man NBA atgādina, ka Bostona ir tāda, arī Golden State vienu brīdi ir tāda RFS komanda un pārējās visas NBA komandas, tā kā Riga FC.
kurai daudz naudas. Kur ir daudz naudas, daudz superspēlētāji, bet kaut kā nesanāk, vai ne? Man NBA līga kaut ko tādu atgādina aptuveni, ka ir tādas, divas dažās sezonās mazliet vairāk tādas organizācijas, kur tiešām var redzēt plānveidīgu darbu, visi kārtībā un tiešām var redzēt, tas lēmums pirms 7 gadiem tagad atmaksājās. Jā. Tad pārējām komandām tur likās, ka reizēm arī tās mājas haotiski tur notiek, ka es nesaprotu, kāpēc kaut kas tāds tur vispār ir. Nē, tas, ka tu samēs katliņā superzvaigznes, neko nedod. Phoenix Suns ir ļoti labs arī piemērs. Kā Westbrook mētāja no komandas uz komandu. Arī, tas bija kosmos vienkārši. Tagad es saku Phoenix Suns. Kevins Durants, Bookers un Bradley's Beals. Nav viņiem rezultāti. Protams, ka nebūs, ja tev ir komandā 3 spēlētāji, kuri katrs velk deķu uz savu pusi un katrs grib gūt pa 35 mačiem. Jā. Tā kā, tur ir tā. Saka, tās mājas arī. Kāpēc ir bijusi tāda izvēle, tāda tipa spēlētāju savākt vienā komandā? Lai gan it kā, protams, tas pats Durants. Atceramies, mēs runājam pagājušajā epizodē, kas ir NBA? Tā ir biznesa līga. Viņi šovus pelnīt, skatītāji, pārdotie krekli, pārdotās biļetes arēnās un tā tālāk. Nopietni, Duranti tev ir uzreiz vai bildi, tev uzreiz garantēs, ka tie krekli būs izpārdoti. Protams, viņi ir superzvaigznes, tāpēc arī tas tā darbojās. Tur varbūt tie rezultāti ir otršķirīgi un arī tas, ko es pieminēju, ka ļoti daudz ko arī paši spēlētāji nosaka. Ja tāds pats Durants, ja viņš noteikti pasaka, man gribās Bīlu blakus, ja viņš ir pieejams. Es gribu ar savu čomu uzspēlēt kopā, dodiet man ģenerālmenedžera kungs, lūdzu šo. Tad es pieļauju, ka diezgan bieži arī tā notiek. Jā. Es domāju, ka pat to, tas notiek tik bieži, bet vienkārši par to tik bieži nerunā. Es domāju, ka tā spēlētāja ietekme ir pat vēl lielāka nekā par to varbūt runā, jo vienkārši viņi negrib to līgas tēlu iedragāt un parādot, ka principā jau spēlētāji lielākoties nosaka. Lielie spēlētāji. Jā, izņemot pie Grega Popoviča, kurš gan šobrīd izlaiž, jo viņam ir veselības problēmas. Diemžēl vēl aizvien viņš nav atgriezies jau solīdā vecumā. Pie viņa gan es neesmu neko tādu dzirdējis. Tur man liekas, ka tiešām tā San Antonio entos gadus tiešām bija komanda, kur tiešām var redzēt, kur ir kārtīgs treneris. Un kur ir komanda. Kur ir būmas kustība un kur ir komanda. Dosimies tālāk no Ziemeļamerikas basketbolu uz Eiropas basketbolu, uz mūsu nacionālo izlasi. Tātad Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs. 2 uzvaras pret Beļģiju. Nenormāls saspringtas uzvaras. Un man liek pasmaidīt fakts, ka pēdējās 4 spēlēs ar Beļģiju gājis ir punkts punktā un visas 4 uzvaras ir Latvijai, un ļoti neveiksmīgi tas ir sanācis Beļģijai. Kas tev pārsteidza šajos mačos, ka Latvija ar praktiski, negrib nevienu noneicināt ar 3. sastāvu, spēja kvalitatīvu sniegumu parādīt un izcīnīt šīs uzvaras? Man šis nepārsteidz, man ļoti lielu prieku rada tas, ko tu teici, ka ir kārtējā ciešā spēle, kārtējās 2 pēc kārtas ciešās spēles, un mēs atkal tās ciešās spēles uzvarām, ka mēs izvēlkam to uzvaru. Es pat neatceros pēdējo reizi, kad bija tāda cieša spēle, kad mēs zaudējām. Banki, man liekas, kopš vada izlases tāda nav bijusi. Ir bijuši, atceramies, kvalifikāciju trakā, kur zaudējām Brazīlijā. Labi, tas ir tāds ļoti liels traģēdija, bet ja mēs tā kā abstraktējamies no tā, tad pārējās spēles ir bijušas ļoti tādas pārliecības. Jā, bet tieši tās ciešās spēles. Tas man nenormāli priecē, un te ir, man liekas, ļoti liels nopelns arī no Jāņa Galīša un Artūra Visocka Rubeņa, kuri vienā spēlē viens bija, otrā spēlē otrs pildītos galvenā trenera pienākumus, ka viņi zina tos Latvijas-Igaunijas līgas spēlētājus, kuri bija šajā sasaukumā. Un viņi arī savu labu parādīja. Un tas man ļoti patīk, ka mēs parādījām arī šajās spēlēs, ka tā Latvijas-Igaunijas līga, daudzi kritizēti, ka tur ak Dievs, tūlīt pat principā Džeki pa brīvu tur spēlēja un šausmīgi maz naudas Latvijas basketbolā, bet ir tur kvalitāte tiem spēlētājiem, gan Zeļu vīriem, gan Ķilpam, kurš tieši gribēju teikt, kā viņš ielika 2 sodu. Tieši gribēju teikt, ka bija fantastiski iespēja būt piekdienas mačā klātienē arēnā. Patīkami pārsteigts, ka arēna bija izpārdota. It kā mums neko nevajag, mēs esam kā rīkotāji valsts. Kārli, un ko es teicu, ka LBS māk pārdot. Viņa māk pārdot arī spēli, kura nenozīmē, it kā tur tikšana vai netikšana Eiropas čempionātā. Nav labākie spēlētāji. Māk pārdot pierādījums, ka tev tur nevajag uz katru spēli porziņu, lai pārdotu arēnu. Fantastiska atmosfēra arēnā. Džeki kapājās, cīnījās, saka, Ķilpu gribēja arī tieši uzslavēt, kā viņš kopā ar Tomu Skuju debijā izlasē tādu enerģiju, tādu pārliecību ienāca. Vienkārši cepur nost Džekiem. Bet līderi tie, kurus mēs arī gribējām redzēt pa līderi. Kapteinis Lomašs un Steinbergs, Strautiņš. Jā.
Nu, Džeki, kuri pamats sastāv Arī Šiliņš ļoti labi savu pierādīja. Kārlis arī ļoti patīk. Izcila aizsardzībā nospēlēja, manuprāt. Un tas man bija īstenībā pārsteigums. Protams, ka varbūt neesmu tur treneru kategorijā. Man liekas, ka mazliet citādāk, varbūt basketbolu spēlēja gan Jānis, gan Artūrs. Bija atšķirības, jā, nekā ar to basketbolu, ar kuru Bankai spēlēja vēl pasaules kausā un arī kvalifikācijā. Jā. Jo, ja mēs spēlētu to iepriekšējo basketbolu, tad Kārlim būtu baigi grūti. Bet Kārlis šādā stilā bija ļoti labs. Bija ļoti noderīgs. Un var redzēt to pārliecību, ko viņš Itālijā ir ieguvis. Pilnīgi noteikti. Un arī tas pats attiecās uz Strautiņu, kā viņš ar kādu pārliecību izdara metienus, un tie metieni krīt grozā un grūti metieni. Un tagad... par Lomašu vispār nerunāsim. Otrajā atkārtotajā spēlē pret Beļģiju tādā brīdī, kad -13 uzņemties abi ar Zoriku, mest metienus traks iekšā pāri rokām. Arī Steinbergs iemet traks metienus pirmdienas spēlē. Man ir pārsteigums, patīkams par to mūsu sportisko nekaunību, par to mūsu tādu pārliecību, kas vienkārši ir kā tuksnesī ūdens trūcis Latvijas basketbolam, vispār mūsu sporta izlasēm, ka mums beidzot ir šī uzvarētāja mentalitāte. Bet atceries, Kārlis Šiliņš, viņu saslavējām, kurš ar viņu strādāja Latvijā? Artūrs Visockis, Rūbens Liepājā. Tajā sezonā, kad Kārlis bija komandā, tad Liepāja pret VF, toreiz bija sērijā neizšķirts, bija izšķirošā spēle jāspēlē. Un, lūdzu, Artūrs ir, Jānis Gelīts arī viņu ļoti labi zina un izmantoja tās Kārļas spēcīgās puses. Protams, Kārlis arī nenormāli pats ir pielicis, kļuvis daudz labāks nekā bija pirms tam, un viss ir kārtībā. Man patīk arī, ka Visockis Rubens pēc vakardienas mača sacīja, ka šī nav nejaušība. Tas, ka mēs esam uzvarējuši gan šīs 2 spēles pret Beļģiju un vispār, ka mums vienīgajiem tabulā nav zaudējumi mūsu apakšgrupā, ka tas nav nekas tāds šokējošs, ka mēs esam gadiem uz to gājuši. Un šobrīd tie rezultāti nāk ārā. Un es ļoti gribu, lai šādi turpinās, jo ar šo visu mēs būvējam Latvijas basketbolistu kvalitātes zīmi. Pasaules kausa bija super reklāma, bet es domāju, ka daudz bija daudziem bija pārsteigums, ka nedabūja mūsu džeki tās izlases tur baigi labos līgumus. Piemēram, pēc 17. gada Eiropas čempionāta, kur mēs bijām 5. ar Porziņu sastāvā, tur uzreiz mūs parakstīja superlīgumus. Tīma Strēlnieks, un taču Žans Pēners arī uz Darušu Faku aizgāja uz Eirolīgu. Tā kā tur vairāk mūs tik pie superlīgumiem, tad pēc pasaules kausa tā nebija. Tad tagad ir tā reklāmai, manuprāt, otrais cēliens, lai pierādītu, ka, piemēram, Eiropā, jebkurā klubā ir treneris, viņam parāda, lūk, mēs varam dabūt šādu latvieti, šādu lietuvieti, šādu serbu, šādu spāni, un viņš paskatītos, tā, mums būs baigi daudz ciešās spēles, man vajag latvieti, jo viņš paņems izvilks tās, tuvās galotnes. Es to gribu, lai tas nostiprinās, un arī tie Latvijas-Igaunijas līgas džeki Ķilps Skuja, ko tu pieminēji, man liekas, viņiem ir iekšā, ka viņi varētu pārņemt tās īpašības, kādas ir Lumšana. Jo līdz šim man bija ļoti tāds liels pārdoms, un es īstenībā biju bažīgs par to, kas notiks, kad karjeru beigs Jānis Strēlnieks, brāļi Bērtāni. Porziņš vēl var uzspēlēt, bet arī viņš nav nekāds jaunietis. Respektīvi, kāda būs tā pēctecība? Kurš tad būs tas nākamie, kuri būs tie nākamie līderi? Tagad es sāku redzēt, ka mums ir tomēr tie spēlētāji, kas var būt šie nākamie līderi, un kad izlases būs labās rokās. Laiks lido vējas pārniem. Kristapam nākamgad ir 30 gadi. Tā tik liekas, tikko ienāca NBA, vai ne? Tikko taču priecājamies, ka Ņujorku viņu draftēja. Principā jau veterāns, tur jau tā lieta ir tā. Bet, es šoreiz piekrītu, kam tu saki, ka viss ir ok. Tiešām vispriecīgāk, es domāju, ka arī par šīm uzvarām Latvijas klubu kontekstā ir Edgars Buļs. Ar Rīgas zaļiem, ar savu leģionu praktiski. Trešā daļa no 12 spēlētājiem ir no viņa kluba, visu cieņu. Protams, un Edgars jau nav slēpis, ka viņš jau tos zaļus grib kā vietu, kur tiem jaunajiem džekiem, tur 22, 21 gads, kuri vēl īsti nav pierādījuši lielajā basketbolā, ka grib viņiem iedot iespēju un varbūt turpināt to karjeru jau uzreiz ārpus Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas. Lūdzu, es domāju, pietiekami laba reklāma ir jau bijusi. Tagad jāturpina aģentiem Arturam Šenkom. Un es gribu piebilst, ka es ļoti ceru, ka mēs ciklu februārī, manuprāt, ir nākamās spēles. Pret Spāniju Rīgā. Es ļoti ceru, ka mēs šo turnīru pabeigsim 6-0.
Protams, citādāk, ja nevar būt, tā arī jādomā. Tieši tā, ar uzvarētāju mentalitāti. Labi, paldies. Vienīgais Spānijā, man liekas, vajadzēs tas uzvaras. Bet tas ir baigi labi. Tas būs tādas saspringtās spēles. Es arī izbaudīju, ka pret Beļģiem bija kapiņš. Man reāli patika. Bija foršs basketbols, intriga līdz pašām spēles beigām. Jā, arēnā es gandrīz matus izplēsu, ka pie +3 Beļģiem bija uzbrukums, un viņi tur atkārtot to atlikušo bumbu vēl dabūjumu, varēja izmest pēdējās sekundēs. Jā. Arī jau vakar Šarlurā bija ļoti saspringts mačs. Tur, manuprāt, tur paši Beļģi gan nedaudz nolēja tās beigas, bet tās viņu problēmas, vienādi sakot, interesants. Luka Bankai būs februārī. Artūrs ar Jānu, manuprāt, pierādīja, ka grūts jautājums. Viņi ir super kvalitāte. Jā, es domāju, ka šis bija labs tāds paraugs tam, ka mēs varam arī bez viņa tikt galā. Bet es teiktu, ka tomēr viņš ir cilvēks ar vārdu. Pagaidu, uz Eiropas čempionāta fināla turnīra Rīgā viņam ir jābūt kā galvenajam trenerim? Obligāti. Es uzskatu, arī ja februārī viņš nebūs un mēs atkal uzvaram ar Jānu un Artūru. Jā, es uzskatu, ka vienalga Bankai jābūt. Viņš ir pārāk liela autoritāte šobrīd Latvijas basketbolā un arī izlasē, ģērbtuvē. Bet es saprotu arī tavu argumentu. Nezinu. Manuprāt... Tu saki, ka tie groži sāk slīdēt laukā? Nē, protams, neviens jau pirms tāda turnīra, kas Rīgā fināla turnīrs notiek, taču nelaidīs vaļā treneru, nelauzīs līgumu, protams, bet es domāju, ka ir ļoti labi manāms arī varbūt no tās autoritātes, ko tu teici, varbūt arī tāds mentālais nogurums. Protams, jā. Pie Bankai, un Jānis ar Artūru, manuprāt, ka viņi bija bez Bankai, bija tāds svaigums. Loģiski, ka tu nevari ilglaicīgi uz diviem krēsliem sēdēt. Tā kā es nezinu, kā tā situācija ar Virtus un ar Latvijas izlases beigsies. Bankai Eirolīgā iet diezgan slikti. Nebūšu pārsteigts, ka tuvāko nedēļu laikā viņi vispār atlaidīs no kluba, un tad viņš būs brīvs, teiksim, tādā ziņā, ka izlasē. Tā kā es nezinu, kā tie notikumi attīstīsies, bet es domāju, ka viņa krēsls, kas attiec uz Latvijas izlases, ir diezgan stabils, un tur nekādiem pārsteigumiem. Es arī domāju, ka tas ir ļoti stabils, bet tikai līdz Eirobasketam. Līdz Eiropas čempionātam nākamgad Rīgā. Pēc tam es esmu diezgan dikti pārliecināts, ka Luka Bankai nebūs izlases treneris. Šokējošs un tāds skaļš paziņojums, no kā varbūt kāda viltus ziņu portālā, ka izvoks to citātu. Labi, dosimies tālāk. Bet es tajā viltus ziņā pusstundā nopelnīju 98 eiro bija rakstīts. Tad tu esi ļoti bagāts vīrs. Par RFS es gribu nedaudz parunāt, kuriem tūdaļ ceturtdiena ir spēle, Eiropas līga, pelnrašķītas stāsts. Džinglu nekādu nevajag, tu pārējiem uz futbolu. Ja tu vēlies, tu vari iedziedāt, tev brīvais mikrofons. Bet pāris interesanti notikumi, tātad Viktors Moros ir pagarinājis līgumu ar RFS komandu, bet tikmēr interneta vidē runas parādījušās, ka Jānis Ikaunieks starpsezonā varbūt varētu pāriet uz kādu citu klubu. Kā tu uz visu šo raugies? Viktors Moros, kā pagarina līgumu, tas bija saprotams, RFS tas bija jādara. Bet tev neliekas, ka tā kā tāda apdrošināšanas polise, ja gadījumā atnāk kāds ārzemju klubs, tad viņam ir izpirkuma maksa un tad... Es domāju, ka nē. Arķems Milovs jau arī intervijā Edmundam Novickam, ja pareizi atceros, arī pateica, ka ja būs labs piedāvājums nākamais līmenis, mēs visi Latvijas futbols gribam, lai respektīvi nekāds šķēršļi Viktors Moros aug, jo viņš iespējams ir tas mūsu nākamais treneru tīratnis, kurš varētu strādāt gan Eiropā, gan arī, kā mēs iepriekšējā redzījumā runājām, arī Latvijas izlasē. Varbūt arī pienāks tādi laiki, un es neticu, ka RFS, protams, skatoties tieši Arķemu Milovu personā, ka viņš tur varētu prasīt kaut kādu baigo naudu un tā tālāk. Ja Rīga FC viņi gribēs, viņi paprasīs labu naudu, jā. Bet ja tas būs no Eiropas klubs laba līmeņa, tad es neticu. Es domāju, ka viņu atlaidīs mierīgi ar savām atrunām, un tas arī viss. Tas vienkārši bija jāizdara, un es domāju, tas arī ir ļoti labs žests no RFS vadības, no Marvera Pakovska, Arķemu Milovu, ka viņi pagarināja uzreiz līgumu ar Viktoru Morozu, tādējādi arī oficiāli norādot, vecīt, mēs tev uzticamies. Un paldies par darbiņu. Bet tu man sūtīji, man liekas, no Twitter vai neatceros, no kura avota, restīvi par Jāni Ikaunieku, ka tur tā summa nav nemaz tik liela. Cik bija 250,000, ja es nemaldos. Kaut kas tam līdzīgs tur. Un es teicu, ka tas ir maz. Tas jau viss ir baumas. Maz. Es te paskatījos arī tieši Jāni Ikaunieku, tad pirms gada
viņām transfermarkta, protams, tas nav precīzi tās summas un tā tālāk. Ja. Par dažiem spēlētājiem man tur ir daudz jautājumu, ka vienkārši kurš vispār būtu gatavs maksāt tādu summu. Ja. Bet Jānim tajā transfermarktā bija 500,000 tirgus vērtība. Tagad ir tirgus vērtība uzkāpus līdz 800,000. Nu, man jau liekas, ka tas 500,000 jau ir tāds jau atbilstošāks, bet skaidrs, viņš vairs nav nekāds jaunietis. Un tas bija tavs arguments, nu, kurš pat tādu futbolistu, jā, meistarīgs, par to nav stāsts, bet nu, vairs nav ne 18, ne 20, ne 25. Nu jā, Jānim būs arī 30 gadi, 95. gadā. Viņam turklāt gada sākumā, ja pareizi atceros, februārī viņam ir dzimšanas diena, un viņam 30 gadi jau paliks. Tā kā, nu, par Jāni lielu naudu nevar prasīt. Ne RFS, ne arī cits klubs būs gatavs maksāt, diemžēl. Ja tiešām Jānis šādā līmenī būtu bijis, piemēram, tā, ka viņš iegriezās tur 18. gadā Liepājā, jā, kas viņam tad būtu 24 bija jāsanāk gadi. Nu, tad jā, 22. Es jau atkal pārreikinājos. Šausmīgi laiks skrien īstenībā. To mēs tagad jau otro reizi šajā raidījumā nosacinām. Vai ne? Un tad, jā, tad, protams, varētu tur daudz prasīt, bet tagad, neko. Bet tu viņu saredzi kādā ārzemju klubā? Nu, es reāli arī saredzu. Nu, Čalim ir tādas kvalitātes. Nu, viņa talants ir... Nu, tas jau acīm redzams. Nu. Ja Jāni Ikaunieku tagad paņemtu Francijas augstākās līgas komanda, vidusmēra, viņš tur spēlētu. Viņš varētu spēlēt mierīgi pamatsastāvā. Arī tas pats arī Bundesligā būtu. Viņš mierīgi varētu vidusmēra Skaidrs pieteikums komandā spēlēt. Bet problēma ir zinkāri, ka tieši šīm Eiropas labajām līgām viņi, diemžēl, neņem tādus 28, 29, 30 gadīgus futbolistus. Viņi dod priekšroku saviem talantiem. Nē, ne jau saviem, bet viņi meklē jaunākus, 22 gadīgu. Tad viņi paņemtu, ja būtu līdzīgā līmeņa spēlētājs, jā, līdzīgu domāšanu un vispār, ja viņi to 22 gadīgo paņemt, arī Latvijas, ja viņš būtu viņu paņemta noteikti. Bet 29, 30, diemžēl tā ir, ka naņem tur, ja būs interese, tad būs no citām līgām, ja no tādām augstākajām, tad Turcija varētu būt. Turkiem ir nauda. Dienvidkoreja, piegut Kausku. Dienvidkorejieši viņi ļoti gribēja jau Ikaunieku pirms gada vai diviem. Atceros, ka tur bija jau sarunas, ka tiešām nenormāli gribēja Jāni pie sevis Dienvidkorejā. Bet naudīgās līgas, Katara, Saudārābija. Tādas arī, jā. Tādas arī, bet es neuzskatu, ka Jānim... tur būtu jābrauc. Lai varbūt arī ir jāizbrauc pēc dzīves lielākā līguma. Ja? Bet tas ir atkarībā. Mēs jau nezinām, cik RFS Jānim maksā. Ja? Varbūt nav jēga braukt uz apvienotiem Arābu Emirātiem, piemēram. Ja? Protams, arī uz turieni. Turieni var skatīties. Tur arī mierīgi viņi ņem arī 30-gadīgus spēlētājus. Un tur var nopelnīt tiešām vairāk varbūt nekā visā karjerā kopā. Ja? Ceturtdien pret Pauku. Pacīnīsimies RFS par punktiņu. Mums 4 spēlēs ir jāizcīna 2 uzvaras, un tad mēs būsim, principā, izslēgšanas spēlēs nākamajā kārtā. Jā. Jā. Lai Dievs dod, ka tā notiek, jā, bet ir reāli, kā to liekas? Ir reāli. Es domāju, ka tas, ko viņi ir rādījuši, vairs nekas nav nereāli. Jā. Tas līmenis, ko viņi rādījuši, plus vēl es ceru, ka būs pāris savienotie izvesaļojušies šajā te pauzītē. Vienīgais, es gribētu augstāku laiku. Tad Pauks nosaltu, jā, Grieķi un viņiem... Ne jau varbūt nosalt, vienkārši, būtu nekomfortablāk, jā. Tagad sola atkal kaut kādas +7, +9, jā, un tur jau viss būs, nebūs nekomfortabli viņiem, jā. Es gribētu mazliet augstāku laiku, bet labi, tas ir drausmīgi mazas nianses, un tas varbūt tikai maz tur kaut kāds bet man pārsteidza, ka RFS Livonijas tajā kausā bija izlikuši diezgan stipru sastāvu. Bet ritmu jau vajag spēļu. Jā, bet spēļu ritmu. Vai nevajag tomēr arī drusku pasargāt tos spēlētājus no nevajadzīgām savainojumiem? Tu viss bija kārtībā, neviens no līderiem nesatraumējās, bet potenciāli risks jau vienmēr pastāv. Cik tu viņus taupīsi? Tagad spēļu nebūs. Labāk, lai viņš ir ritmā ar mikrosavainojumu, nekā ka viņš nav spēlējis, jā, un it kā vesels ir. Jā. To ritmu nevar tik viegli noķert. Mēs esam redzējuši daudz piemērus, jā, ka tu taupi un beigās nekas nesanāk, jā, ka beidzot izvelc to savu it kā trumpi ārā parādi. Tā ir bijis. Manuprāt, labāk ir vienīgais, par ko arī man bija tāds
tādas domas, ka viņi liks vājāku sastāvu, tas, kā spēle notiks mākslīgā saguma. Mākslīgais, dabīgais nekad nav baigi labi. Tur pavasarī, tāpēc arī Latvijas virslīgā ļoti daudzi futbolisti traumējās, ka tur puskomandas vēl spēlē tur uz mākslīgajiem, otra puse jau uz dabīgajiem, un tad visu laiku tur jāmaina ir. Un, tas mazliet biedēja, bet citādāk. Man priecē tas, ka RFS vienkārši saturīgi labs sniegums. Es uzskatu, ka neatkarīgi no tā, kāds būs tagad spēles rezultāts ceturtdienas mačā, es vienalga esmu priecīgs par to, ko viņi jau ir parādījuši. Un es domāju, ka Viktora Moros tas taktiskais zīmējums un tā vispār mentalitāte arī, ko viņš spēlētājs ir ielicis, ir cīnīties. Līdz ar to tad viņi noteikti cīnīsies, un es domāju, ka ir visas iespējas punktu noteikti izcīnīt vai uzvaru. Tur ir jāsaliekas apstākļiem, bet es domāju, ka mūs sagaida interesants mačs un intriga par izslēgšanas spēlēm vēl joprojām ir dzīva. Jā, un arī tās nākamās komandas tomēr ir plauktiņu zemāks nekā Galatasaray, nekā Eintrachts, tomēr un pret viņiem labi cīnījāmies. Protams, liels jautājums tiešām, un tās nezināmies. Ajax vēl būs priekšā. Protams, jā, noslēdzošā spēle. Super klubs, protams, ka viņš ir super spēcīgs tajā pašā plauktiņā, bet kas mani biedēja tiešām, šī spēle vēl būs ok, uz tās bāzes, kas virslīgā ielikta. Jā. Vēl šo nospēlēt. Kas notiks pēc tam, kad lielā pauze būs? Jā, kad virslīga ir beigusies, spēļu prakses nav. Pieļauju, ka RFS sameklēs kaut kādus pārbaudas spēļu sparings, bet arī tur nav baigi daudz variantu. Rietuma Eiropas klubi, kuriem ir rudens pavasaris, jā, viņiem čempionāts vēl būs, neviens tur negribēs nekādu pārbaudas spēli. Tagad spēlē pret RFS, jā. Tie klubi, kuriem ir arī tāpat kā mūsu pavasaris rudens, jā, tie tur ir puse atvaļinājumā, jā. Var būt, ka varēs kaut ko atrast, bet tad tā pārbaudas spēle arī būs tāda, tur es nezinu, ar Lietuvas, Igaunijas varbūt klubiem, jā. Kaut kas tam līdzīgs varētu būt. Jā, to laiks atkal rādīs kā, bet es domāju, ka RFS menedžments ir ļoti veiksmīgi līdz šim ticis galā ar dažādiem izaicinājumiem. Es domāju, ka arī šim pārbaudījumam un šiem apstākļiem, es domāju, arī viņi atradīs kaut kādu jēgpilnu risinājumu. Jā, bet ir viena lieta, viņi nav bijuši šādā situācijā, principā. Konferenču līgā, jā, bija. Bet konferenču līga ātrāk beidzās, atceries? Nebija tik ilgi. Tur vēl tās virslīgas bāzes varēja. Tur bija cits arī formāts. Tur jau nebija līgas fāze. Jā. Tas jau ir jauninājums tikai šajā sezonā. Šāda pieredze nav vēl bijusi, ka tiešām tik ilgi janvārī, līdz janvāra beigām iestiepjās tās spēles. Tā kā, tur būs arī tam visam menedžmentam, treneriem un fiziskās sagatavotības treneriem, visiem pārējiem diezgan daudz, kas jāpierāda tiešām, ka viņi ir augstākās klases arī šajā jomā. Mums laiks skrien vēja spārniem, nedaudz īsi pieskarsimies pasaules sportam un šajā reizē motoru sportiem. Maks Verstapens, 4-kārtais F1 čempions. Vai atkal F1 var teikt, ka ir savas popularitātes atkal tādā pacēlumā? Ja Čālis tik bieži kļūst par čempionu, tas popularitātei neko labu nedod. Esam redzējuši visus iepriekšējos piemērus, gan kas bija tām, no kuras sēras sāksim, vai ne? Tad bija Šumahers un tad Hamiltons, jā. Hamiltona ēra, jā. Vēl pa vidu Alonso bija, jā. Tā kā tas neko labu, manuprāt, popularitātei nedod. Pagaidām vēl viss ir ok, protams. Un atcerēsimies to, ka tie promotēri no ASV ir vispār pacēluši to čempionātu pavisam nākamajā līmenī. Viņi jau ir izdomās, kā atkal Verstapens vinē, kā arī to pārdot. Un viņi zina, ko darīs. Tagad jau, man liekas, jau viņi bija sākuši tur darīt. Viņi sāk skaitīt visus rekordus un tā tālāk. Kā viņi to dara arī visās profesionālajās līgās. Tad Maksam vēl palicis tik un tik uzvaras čempionu ziņā līdz Šumacherem, jā. Tik un tik kopējo posmu ziņā, tik un tik punktos, jā. Un man vienmēr patīk šo visu rekordu, ko viņi piedāvā, ka to ir pārstīs, jā. Ļoti bieži jau bijis tā, ka tas iepriekšējais rekordis pie pavisam citas punktu skaitīšanas metodas to visu savācis, ja? Un tad, kad tas jaunais mūsdienu sportists, ja tur kaut kāda rekorda pārspēja, tad ļoti bieži pat nepiemin to, ka, principā, te viss ir pavisam citādāk, nekā pirms tam bija, ja? Man likās ļoti interesants fakts, ka lielākoties braucējs, kurš triumfē kopvērtējumā, parasti arī tā komanda triumfē konstruktoru kausā, bet šis gads nebūs tas gads, jo Red Bull netuvu nav konstruktoru kausa augšgalā. Tas man likās tā interesanti. Man liekas, ka intriga, ok, Verstapens jau ir
ir 2 posmus, ja nemaldos, pirms beigām jau garantēs savu čempionu titulu, bet interesanti cīņa būs par 2. vietu. Norris pret Leclerc. Tā kā, tur intrigas jau arī tur pietiek. Un ņemot vērā arī paturpinot par to konstruktoru kausu, jā, cik tur katras vietas svarīgums ir tomēr mērojams 10 miljonu, jā, jo tur komandas tad saņem šo balvu fondu, jā, un šos maksājumus pēc tam komandas attīstībā. Jā. Tā kā tur tā tik liekas, kas tad tur ir punkti, vietas, ja tas nav pirmā vieta, tad tas neko neizšķir, bet īstenībā tur katra vieta ir nenormāli svarīga. Jā, protams, komandām tas pasaules čempionu tituls, ka tavs braucējs ir titula īpašnieks, ir nenormāli svarīgi, uz to viņi strādā, bet cik ir dzirdēts, tad ļoti daudzām komandām ir nenormāli svarīgi tieši tas konstruktoru kauss. Agrāk vēl 2000. sākumā, jā, un 90. gadu beigās, kad Latvijā sāka rādīt F1, un es arī kļuvu par F1. Mēs visi bijām, manuprāt. Tad tur daudzām komandām bija pat svarīgāk konstruktoru kauss nekā varbūt tas tituls. It sevišķi tajās sezonās varbūt, ka tur tas pats Šumahers visiem priekš šā vai tā brauc, jā, tad tur īstā cīņa bija par konstruktoru kauss, jā, tur un šidā te, bet, jā. Īsi vēl arī gribu par VRC, Thierry Neuvils, jaunais VRC čempions, Otam Tanakam, Igaunim aizliek kāju priekšā. Vai tas, ka Neuvils ir iegūst savu titulu, tātad Tanaks 2., 3. Elfie Evans, vai mēs varam Mārtiņu Sesku drīzumā arī tur ieraudzīt, varbūt, ja ne pašā augšgalā cīnoties par čempionu titulu, bet cik tuvu vai tālu Mārtiņš Sesks šobrīd ir no VRC elites? Mārtiņš tikko, manuprāt, atkal atbrauc no kārtējiem testiem, kur viņš ir braucis Rally 1 mašīnā, un es domāju, ka mēs vai šī gada nogalē vai nākamā gada pašā sākumā dzirdēsim ļoti labas ziņas, kā mums varētu būt arī pilnvērtīgs pilots pilnā sezonā Rally 1 lielajā augstākajā man liekas, ka Mārtiņš vienkārši sev, ja ne gluži izcili, tad tuvu tam pierādīja sev Latvijā. Bet, Kārli, to, ka viņš māk braukt, to zina visi, un arī tas nākamais piedāvājums Čīlē braukt, atceramies. Tur tā kā arī tas jau bija zināms iepriekš, principā, kā viņš iekāpa mašīnā, pēc pirmā ātrumposma izkāpja, tā viņam pateica, lūdzu, brauc arī Čīlē un apmēram līgumu iedeva parakstīt. Jā. To jau visi zina. Galvenā problēma jau motoru sporta veidos visur ir nauda, atnāca ar savu finansējumu tik un tik, jā, tad tu varēsi braukt visu sezonu. Jā. Tu zini, cik aptuveni mašīna? Jā, noskaidrošu. Plus mīnus man tie cipari ir galvā, bet es saprotu, miljonus eiro. Man bail ir kļūdīties, bet tā varētu būt tā summa, cik tev ir jāsavācē, jā, lai tu varētu braukt. To, ka viņš ir top pilots, tas ir skaidrs visiem, jā. Bet problēma jau ir tāda, ka arī tas VRC čempionāts, kas tur vispār būs, kas nebūs. Tur ir ļoti liela šauba ēna par... Ja mēs paskatāmies, cik daudz tur komanda ir palicis. Jā, cīņa šogad bija interesanta par titulu. Jā, bija 3 pretendenti, bet būtībā jau agrāk bija, es nezinu, 6 nopietnas komandas, jā, rūpnīcas komandas, teiksim tā, jā, tad tagad jau, cik viņas tur ir, jā. Un tas man nepatīk. Un arī tā VRC mētāšanās, FIA vairāk mētāšanās, elektromobīļiem, jā, hibrīdu sistēmas, tad atkal nav, nebūs, tad nosaka gadu, kad tur būs tā un tad atkal... Viņi taustās, jā, tas ir skaidrs, jā. Bet tas jau, jebkurai kompānijai, iedomājies, tev ir miljardu kompānija, jā, tev pasaka, tagad mums būs elektromašīnas, tikai elektromašīnas, jā. Ok, labi, tu atkal savā ilgtermiņā domā, tam 100 miljonus tajā gadā attīstībā ieguldīsim, tur izpētīsim, kā to visu uzbūvēt, tad 100 miljonus vēl tajā gadā, un tad 200 miljonus pēdējā gadā, un tad 4. gadā mums būs supermašīna, jā, tieši jaunā tīpa, kāda noteikumi pieņemt. Jā. Un tad pēkšņi tu atkāpies, jā, kaut ko paildzini. Tas traucē tām lielajām kompānijām arī plānot to visu savu attīstību, un arī tās mašīnas attīstīt. Es saprotu, ka tagad viņi tā kā kāpjās atpakaļ no tā hibrīda, jā. Tur ir dažādas diskusijas, jā, bet es vēl gribu par Latvijas posmu. Raimonds Strokšs sacīja, ka 2 gadus neredzēsim, jā, Latvijā posmu, tad varbūt pēc tam, kā tev liekas, manuprāt, Latvija atkal parādīja, ka mēs mīlam ralliju, ka mēs mīlam vispār sporta lielos notikumus un ka mēs varam uz to uztaisīt tādu mārketingu, ka tas arī visai pasaulē ir interesanti.
Jā, bet tas jau bija zināms, ka mēs taisījām. Tu jau arī Raimonds Strokšs neslēpa, ka tas nav katra gada pasākums, ka visticamākais scenārijs, ko Raimonds toreiz arī vēl, kad vēl viss rīkošana bija pilnās parā, bija tāds, ka 1 gadu Latvijā, 1 gadu Igaunijā. Tāds bija tas reālākais variants. Tagad vienkārši jāgaida, ko Raimonds izsatīs tur, cik bieži būs VRC rallijas Latvijā, un forši jau bija. Tas bija fenomenāli, jā, un Mārtiņš arī ar savu stūrmani iepriecināja reāli sniegumā līdz pat pašam pēdējam ātruma posmam. Viņš cīnījās reāli pa piedestālu, tur tehnisks ķibels, jā, beigās pievīla, bet mēs gribam atkārtoties to, ko tu arī teici, ka Mārtiņš savu braukšanu ir pierādījis, ka viņš pieder tajai elitei. Un tagad jāstrādā viņa mārketinga komandai, visai jāvāc naudiņa, un ja viss savāks, tad es saku, man liekas, ka mēs šī gada beigās vai nākamā gada sākumā dzirdēsim ļoti labas ziņas. Es tā ļoti, ļoti ceru, jā. Labi, mums laiks ir iztecējis. Paldies, Andri, par sarunu. Paldies jums, skatītāji un klausītāji, ka pieslēdzāties, un tad tiekamies jau pēc nedēļas. Tiekamies pēc nedēļas.